Patiesībā es drīzāk nepiekrīstu tam, ka tiek pretstatīti ražotāji ar lietotājiem. Bet tādā pašā laikā ir skaidrs, ka ražotājiem ir jāuzņemās lielāka atbildība. Principā ir jāuzņemās pašiem atbildība par to, ko tad ražotājs saražo. Un te tā problēma attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem ir, kad ražotājiem būtu jāatbild uz patērētāju jautājumiem. Diemžēl tas nenotiek vai nenotiek pilnvērtīgi. Netiek atbildēts uz ļoti daudziem jautājumiem. Un lēmumi atļaut vai neatļaut kādu GMO, krietni ilgu laiku ir pieņemti drīzāk aiz slēgtām durvīm, nepiedaloties sabiedrības pārstāvjiem. Līdz ar to veidojas tādas konflikta situācijas, pārsvarā no neziņas un no neizskaidrotiem lēmumiem. Tas, protams, ir ļoti labs aspekts, vai sabiedrībai ir vajadzība pēc GMO, un tas ir viens no lielajiem mīnusiem, kad sabiedrības viedoklis netiek pietiekoši jautāts par to, un ja arī tiek jautāts, tad nevienmēr tiek ņemts vērā lēmumu pieņemšanā. Patiesībā pat lēmumu pieņemšanā nav īsti tāda kritērija vai pienākuma, ka būtu obligāti jāņem vērā. Tur, ja sabiedrība nepiekrīt, tad nebūtu jāatļauj šis GMO. Nav tāda lēmumu pieņemšanā nosacījuma obligāti, līdz to te veidojas atkal konflikta situācija patiesībā. Pirmkārt, jau jāsaka, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tad Latvijas pienākums bija pārņemt Eiropas Savienības prasības ģenētiski modificētu organismu jomā, regulēšanas jomā. Līdz ar to mums liela daļa, tas, kas ir Latvijas normatīvos aktos iestrādāts, izriet no Eiropas Savienības prasībām. Jāsaka, ka mēs principā viņas esam pārņēmuši, līdz ar to mums jāsaka, ka mums tā normatīvā bāze ir tam ģenētiski modificētu organismu apritei kā tādai, bet te būtu ļoti būtiski nošķirt starp to, ko atļauts ievest, tirgot šeit pārtikā un lobarībā, un to, kas attiecās uz audzēšanu. Jo tie ir divi dažādi regulējumi. Attiecībā uz pārtikā un lobarībām, ja kā ģenētiski modificētais organisms ir atļauts, tad uz to attiecās brīvpreču kustība Eiropas Savienībā. Līdz to diezgan brīvi cirkulējam pa Eiropas Savienību tas, kas Eiropas Savienībā ir atļauts. Attiecībā uz audzēšanu tā normatīvā bāze ir savādāka nedaudz. Arī princips ir tas pats, kad Eiropas Savienībā, ja kaut ko atļauj, tad ir atļauts visā Eiropas Savienībā, ja kādā valstī atļauj. Bet atšķirība ir tā, kad valsts var izstrādāt nosacījumus, kādā veidā tad tā audzēšana notiek. Un Latvija arī tādas nosacījumus ir izstrādājusi, tie saucamie ministru kabineta noteikumi par līdzās pastāvēšanu, un tanos līdzās pastāvēšanas noteikumos tad ir specifiskas prasības attiecībā uz audzēšanu, kas tad ir jāievēro, ja kāds vēlētos uzsākt kaut ko audzēt Latvijā. Tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienībā, valstī pašai nav tik viegli, pieņemt lēmumu, vienkārši mēs sev aizliedzam un mēs vienkārši neatļaujam te neko audzēt. Bet tas, ko valsts var darīt, un tas, ko mēs patreiz esam izdarījuši ar grozījumiem, kuri stājās spēkā jūlijā ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, ir devām pašvaldībām iespēju noteikt savās teritorijās aizliegumus vai ierobežojumus audzēt ģenētiski modificētos organismus. Šī gadījumā būtu jāliek ģenētiski modificētās kultūra augus audzēt. Aizliegt, un tas notiekās, tad vesela procedūra izstrādāt normatīvajā aktā, tādā likumā, kādā veidā to var darīt, bet princips ir, ka vienojoties ar iedzīvotājiem, uzklausot iedzīvotāju viedokli, pašvaldība var lemt, ka tās teritorijā uz noteiktu laiku ir aizliegt šis ģenētiskās modifikācija, kultūra auga audzēšana ir aizliegta attiecīgajā pašvaldībā. Tā kā patreiz jau ir gandrīz 10 pašvaldības par to lēmušas, par to, ka nodoms ir ierobežot vai aizliegt savā teritorijā. Tagad notiek konsultācijas sabiedrību uzklausīšana, sabiedrības viedokļa attiecīgā iedzīvotāju, tādā teritorijā iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana. Ir tiešām ļoti daudz arī internetā atrodami, bet lielākā problēma, kas ir par pētījumiem, tad diemžēl nav neatkarīgu ekspertu veikti pētījumi, jo pārsvarā arī tad, kad zinātnieki vērtē arī pašā Eiropas Eiropas pārtikas nekaitīguma institūcijā, tad viņa vērtē jau atļauju pieprasītāju iesniegtu informāciju par atļaujas pieprasītāju veiktiem pētījumiem. Principā atļaujas pieprasītājs ir tas izgudrotājs, kas izgudrojas GMO.
Un tos pētījumus reāli, kā tad varētu ietekmēt organismus, kā varētu ietekmēt dabu, veids šie izgudrotāji, piesaistot savus zinātniekus savās laboratorijās un par to maksājot. Tad tālāk jau no malas tie, kas izvērtē šo risku novērtējumu, iesniegto atļauju pieprasītāju iesniegto, tie vērtē vairs jau tikai iesniegtus datus un iesniegt informāciju, bet neveic paši šos reālos pētījumus. Līdz to tā lielākā problēma ir, ka nav neatkarīgu zinātnieku, neatkarīgu ekspertu veikti pētījumi. Protams, te arī bišķi tas jāsaprot, kad tas ir viennozīmīgi tā GMO izgudrotāja biznesa, no kura krietni lielus ieņēmumus šim izgudrotājiem ir jādabūna, lai viņam tas atmaksātos. Jo apmēram katrs izgudrojums, šis ģenētiski modificētā organisma izgudrošana vidēji maksā 30 miljonus ASV dolāru. Tas ir ļoti liela nauda. Tas nozīmē visiem riska novērtējumiem, visai ļoti lielai zinātnieku piesaistēji, apmaksāšanai, visādi laboratoriskajiem darbiem un tā tālāk. Tā ir ļoti liela nauda, kas ir jāiegulda šajā pasākumā, un līdz ar to veids, kā viņi dabūna to atpakaļ, ir faktiski tieši tāpēc viņa tiesības, pēc tam izgudrotāja tiesības tiek sargātas ar patentu. Un, lai tu iegādātos tās sēklas, teiksim, ģenētiski modificētas, tas nav tā, ka vienkārši aizēja veikalā un nopēc, tad, kad viņas būs atļautas tirgū. Nē, tās sēklas pērk no konkrētā izgudrotāja, jo šo atļauju izplatīt Eiropā kaut ko ir saņēmis konkrētais izgudrotājs. Un zemnieks, kas vēlās kaut ko audzēt sākt, viņš vēršās pie šī izgudrotāja, slēdz individuālo līgumu, kurā ir ielikt dažādi nosacījumi, ieskaitot to, kad šis zemnieks nedrīkstēs savākt ražu un stādīt nākamajā gadā šo sēklu. Viņam būs jāpērk vēlreiz no šī paša izgudrotāja, un tā katru gadu pērkot maksā šim izgudrotājam tā saucamo tādu tā kā nodevu, maksājumu mazu par šo izgudrojumu tām patenta tiesībām, ko viņš iegādājās. Un tas ir veids, kā šie izgudrotāji arī atdabūna savu naudu, kur ir ļoti liela, un tieši tāpēc ir ļoti liels viņu intereses ienākt jebkurā tirgu, kurā potenciāli viņam varētu ienākt, un tieši tāpēc viņi iet arī tādās kā jaunatīstības valstīs, kur ir ļoti liels teritorijas un kur ir ļoti vāja likumdošana salīdzinoši īpaši ar Eiropas Savienības normatīvo bāzi, un uzsākt tur audzēšanu un tirgošanu tā daudz nemaz nevērtējot, teiksim, kā tas varētu ietekmēt gan tos iedzīvotājus, gan arī vidi apkārtējo. Bet viennozīmīgi tas ir bizness, turklāt vēl arī ne tikai šis pats izgudrotājs pārdod ģenētiski modificēto šo kultūra augu, lai varētu audzēt, bet arī tās pašas ķīmijas pesticīdus, ar ko tad būs šie kultūra augi jāsmidzina. Jo tikai ar viņu tie ir tie paši ražotāji, ka tas pats randa, piemēram, ir tā paša ražotāja, kas izgudro attiecīgo modifikāciju, kurai tad varēs lietot tikai šo randu. Principā nevienu citu ķīmiju. Tā kā tas tāds pa pilnu apli varētu teikt, zemnieks paliek tā kā nedaudz atkarīgs no šī ražotāja.